Bet, šodien, kas mēs tā esam, tā ideja tāda, ka mēs paši ar sevi satiekamies, un varbūt arī kāds kā malas ir atnācis, varbūt kaut ko pajautāt, bet, kā tas ir svarīgs, vai es nezinu to, tāpēc es lūdzu Māju izstāst, kā tas ir. Viņi jūtām nākošo, ka tieši šeit esam uzaicinājuši Vēncas dziesmas pārstāvis un tās galvenos cilvēks, kas ir veidojuši šo te fenomenu un rīkojuši šīs te fenomenālās palītes. Tā pabraukāju un padomāju par to, kas visu noticis, man nevis nāca domā, ka viss dzīve, tad viens tāds liels pustiņš ir bijis, kaut kā. Es nezinu, kā jums, protams, varēja par to pasmaidīt un tā tālāk, bet patiesībā tas pustiņš, acīm redzot, mums visiem kaut ko ir nozīmējis, tiem Vēncas dzirkstiešiem un iespējams, tas ir tas iemesls, kāpēc arī mēs šeit šodien esam. Patiesībā tur apakšā ir ārkārtīgi liels darbs ieguldīts tajā visā. Un katrs darīja to savu, gan tehniķi, gan dīdžeji, gan dejotāji, protams, un manuprāt, ka tā ir nedaudz arī diagnoze. Ir prieks redzēt vecās, ne tas ir tās pašas vecās sejas. Jā, arī tā jaunieši, kā teikt, izklēdējās, attīstījās, braukāja, uzstājās, veidoja mākslu no nekā, terpšu no nekā varētu teikt, ja, bija jāizdomā tehniķi, līmēja, krāsoja visu kaut ko no nekā. Tagad tas fenomens ir tāds diezgan nopietns un ir forši, ka mums ir jauks atmiņas par to visu. Patiesībā jau laikam mēs ticam tie, kas mēs esam, mums jau visu zināms, bet redziet, šitā bildi ir, es precīzi neatceros, 78 gads vai kaut kā stāsts. Pēdējos 10 gadus katru pilsētas svētku laikā atkal vienam grupā un taisām šo tādu fotosesiju. Es tas izvēlējos par burtu dēļ, tas ir tās cirks, ja, man tā darīšana elektrība vairāk cirkstinošanā. Tāpēc humors. Un par tiem tērpiem, jā, bija interesanti tas, ka visvairāk atmiņām paliec tas, ka arī, to mēs zinām daudzi, kas te meitenes, ka no sienu ballīšu striķiem taisījām tērpus baltajiem kaķiem, jā. Kad bija sienu ballīts tāds, viņiem bija tāda svietējums, kā mēs bīdīt pie striķi, jā, ko katreiz, ko? Galvenais jau ir, mēs lūdīgi, un šitā ultraviolētā gaisa, un tie striķi šitā ultraviolētā gaisā izcēli. Tāpat tās mārījām. Un ne tikai striķīši. Un jā, bija Luņistējuši tā krāsa, ko mēs likām uz pirksiem, tad mēs dejojām, ka pirksi visi, kā saka, atspīdēja tajā gaismā, un tie bija saucamie, mēs viņus saucām par baltiem kaķiem. Tajos laikos, tajā sociālismu laikā, vienīgākā izskatījās jaunieši. Mani bija tas bija tik haipīgi, ja? Bet ja tā nopietni, tad Sanktpēterburgā bija tāds Vēncas dzirkstīm, tāds kā apliecinājums, ka viņi ir vienīgā, tāda līnuma izplatēt visā Padomju Savienībā un pašos līguma valstīs kādā laikā. Un šeit ir laimīgi aplausi. Vēncas dzirkstīm nav tikai deju, jā. Tā kā ir jau arī dažādi citi cilvēki, kas visu to darīja un tā. Tā kā neapšaubām. Pirmkārt jau jārunā par tehniķiem. Par to diskutēt ar kādēļ. Man galvenais interesē skaļi. Visos laikos, pēc dzīvos un tālāk, un tad diskutē, kā varēja eksperimentēt ar skaļi. Un līdz ar to bija, kā teikt, uz sasniegties, uz sasniegt tādu skaļi, kā man patika, kā būt pēc iespējas tuvāk dabīgai skaļi. Par nedarot man sākumu, un tā laikam bija tā vieta, kur mēs ar viesuru visvairāk gulējām kopā. Viesurs ir pats labākais
autobusu krānētājs. Jo viņš mācēja salikt visus florīņus iekšā tajā mazajā autobusā. Mums bija tāds maziņš Černīgovets autobus, tā vispār tagad nekur neieraudzīs, tas ir kaut kāds unikuls. Ja? Tāds maziņš plagurkaste, kurā viesurs sakrānē iekšā visas tūmas, visus lutus, sabāza iekšā, tumbās iekšā, sastūķēja vēl visus tur šitās dejotāji, visus tos tērpus. Mums drasmi nav daudz, ja? Un tagad tā viena bumba aizgāja pa gaisu, tad bija tā, ka es tajā nāls vidū jūtu lieta jums tikai tā blurkt, uz leju, uz augšu, ja? Nogāja, iznāca dejotāji ārā, visu skatu vienas putekļos, kaut kāds plafons vēl bija nokritis, tad Nelde tur bija daļai paralizēta, nekās jau vēl samīzēt bija. Es esmu ļoti lielu uzmanību pievērst mūsu izvēlēm paformējumu. Tā skaitā gaismošanai. Klišē ir tā, ka uz vienu lielu labēku plācis kāda finīra gabalu jāuzliek visur katra krāsa, kur ir atsevišķi izgriezta kartonā. Es visu to izgriežu, salieku, jo es saku, ir otrādi. Jo tur jau jāliek spogu rakstā, kā es visu no jaunu. Parasti mums ir tā, ka mēs kaut kā atceramies vairāk tos 70. 80. gadus. Jā, bet vēl līdz katrā tādā ziņā, kad es jau no pašu sākumu esmu gribējis, ka diskutēju, ka ir kaut kāds dzīves moments, ja? Ka tā nav tikai konservēta mūzika. Ir arī otrs periods, faktiski, no kaut kāda 86. gada, kad sākās video. No tā laika visu laiku izsniedz bijis arī video. Es tur visos dejotājs varētu sildīt tādās divās ielās, tādās virzienos, tādās daļās, jā. Viena bija tāds, Ivalo viņa saudzēja mums no čupa. Un otra jau bija no kaut kāda 86. vai kur tur gadu nāsīvība. Pilnīgi dažādas koreogrāfijas, pilnīgi dažādas kuriecis un skatījums. Atbilstoši laikmetā. Es sām gaismām skaņu, jūs pat nevarat iedomāties, es nezinu, kurš tā vēl tik ļoti katreiz porcītei, katrai skaņai, katram dejotāju solim ir izgājuši cauri. Kas mums vieno? Mums vieno Astars mums viedri. Mūzika, jā. Man gribas tiešām tehniķiem teikt lielāko paldies par to, ka ir bijusi vienmēr iespēja stāvēt uz skatuves, un es zinu, ka viss būs kārtībā. Visādi ir bijis, bet, kā es teicu sākumā, dzīvo viens liels pusiņš ar jēgu. Es tev pateicu, es tā teicu, ar jēgu mums bija, ja? Bet arī tas pusiņš bija ar jēgu. Patiesībā mēs jau galīgi muļķi nelaidām. Tas ir pats galvenais, ir jābūt vienā ar sevi. Un jādara dzīvē pa vielām tas, kas patīk. Un ja tu darīsi to, kas tev patīk, tad tev arī izdosies, vai ne? Viesturs aicināja man pie sevis, un tad lēnām sākās viss, un tad mēs iekurējām Republikā katrai pirmo vietu. Es arī dabīju laikam pirmo, mēs nebijām pirmais, otrais, trešais, bet bijām trīs. Man arī mazliet sāp, ka es tajā leģendārajā bildi neesmu pirmajā, kas ir tajā, Rumbā, neesmu, jo mēs ar lielu mākslinieku, es jau sevišķi sastrīdējamies ar viesturu, zinām zemūdienas salmiņu un tā tālāk. Un mēs pašķīrāmies, un jūs aizbraucāt uz Dienīgrāk bez manis aizbraucāt. Man tādu melodēšanu, ka man arī vajadzēja tai Dienīgrākā būtu visu savu pieredzēt, bet tā bija diezgan liels time-outs. Un vienreiz 40 gadu jubileja, viesturis nāku man autoservisā iekšā, pa lūgiem, kas būs? Boss ir klāt. Es teicu, Juri, tev to arī jābūt. Es domāju, es atgājos no tās lietas un ko tad es tur vajag darīšu? Vieta teica, Juri, tev to ir jābūt. Un ziniet, tā sākās jau 10 gads, no 40 jubilejas. Es arī esmu kopā jums visiem. Man, kad tēvs uzdāvināja pirmā reizi Mankons 75. gadu jaunākajā dzimšanā, uz arī pat es jau man bija kā 7 gadi, tad es sāku ēkt pirmos ierakstu.
smoking. Un man, protams, kā jaunietim, 7, 8, 9 gadīgi mamma arī visādas bildes pie sienas. Un par to es tieši sūtīju Kvatrām, bija tas spožajā tērpā, kur viņiem pasēm stāvotā bilde. Un jūs redziet, man dzīve tā pārsteiguma bilde, es nekad tajā laikā, kurot gultā un skatoties plakātiem tur, ja? Nekad nebija domājis, ka es kādreiz stāvēšu uz bildes skatuves un pieteikšu dāmas un kungi sūtīju Kvatrām. Jūs saprotat, kāda dzīve apmet kūleni, ka tu pēc 30 gadiem to pašu mākslinieku stāv uz skatuves un piesaka, un tiešām iznāk sūtīju Kvatrām. Pieteikti nemāka skatījumu, bet tev arī jāzina, kurā brīdī klausīt, kā samiksēt, kā nomiksēt to un pareizi visu samiksēt. Lai publika pamana, nepamana, vai kā viesnības savulaik teica, lai šitas te, ja? Mums programmiņiem šitā te. Es teikšu tā, ka tajos laikos, 80. gados,